Tā puiši meitenes, labadiena visiem Latvijā klausaties. Tātad, ko gribēju pateikt, redziet, kā ir. Es visiem stāstu, karš būs Latvijā, karš būs Eiropā, Krievija iebruks, klieks, kā tur varos sievietes, klieks bērni, sitīs sirmgalvjus. Visu esmu savos video baigi bieži pieminējis, kas ko kā būs. Un esmu pateicis, kāpēc, ka tas ir Geja Rinkēviča dēļ, ka tas ir lāsts pār Latviju un tā un viss. Labi, nezinu, cik jūs to ņemiet vērā nopietni. Šodien iegāju Jurģa Liepnieka, vienkārši video ir viņam ielikts, kurā Liepnieks šodien pilnīgi pareizi tieši to pašu pasaka. Karš būs, Latviju, Lietuvu, Igauniju caur Suvalku, tur koridoru, kā tur nobloķēs. Viņš visu izstāstīja, ka ne ar kādām laiviņām vairs nekur tu neaizbēgsi, lidmašīnas nelidos, tu no Pribaltikas nekur vairs neizbrauksi. Tajā laikā viss. Tālāk viņš pareizi pateica, ka Krievija, tās visas, kā jau es ar daudziem teicu, Rīgā ir TEC-2, viena raķete Tecam, viena tur Gesam, Hesam, nezinu, viena Daugavpilī un pāris Kurzemē. Principā tādas spēcīgas raķetes Krievijai vajag izlaist no savas kaut kādas flotes vai kur viņi sauszemē, viņiem tas viss ir, mēs esam aizsniedzami, Un Liepnieks visu pareizi izstāstīja, un tātad būs izsiste no iekārtas, viņš saka, visa energoinfrastruktūra, tas nesīs līdzi to, ka nebūs siltums, nebūs vairs tātad aizmirstiet tur veikali, pārtika, paika, viņš teica, un būs bats, un tas viss ir loģiski un normāli, un tas viss ir tas, par ko es esmu stāstījis, un viņš šodien to paņem augstā līmenī paceļ, kas viņu tur respektē, kas nē, man te vienu dienu rakstīja, ka viņš tur ir kaut kāds tur arī Krahabors, Žuļiks, tur Šķēles padomnieks bijušais, šobrīd ne par to, bet par to, ko viņš pateica, būdams neticīgs, pilnīgs nekristietis, es tur vienu dzirdēju viņu vienu interviju, tā kā viņš ir pilnīgs neticīgs, nav kristietis, nav ticīgs, un cilvēks, kā saka, grēcinieks, parasts latvietis vidējais, kā es saku, grēcinieks, pagāns, kuram arī vajag glābšanos, bet viņš šodien pilnīgi pareizi visu pateica. Protams, video tālāk viņš tur sāka fantazēt par to, ka latviešiem vajag ar Pribaltiku visu šito kopā uztaisīt miljonus cilvēku armiju, un ko tur un darīt, un bruņot, un ekipēt, un ko tur varam aizstāvēties pret Krieviju. Tas viss bija jau tālāk aizgāja, nerealitāte, fantāzijas un pasakas, un viss tāds, bet to, kad viņš pateica, ka karš būs un tiks iznīcinātas tur tiešām ar, nezinu, tur, manā interpretācijā, kā es arī saku, ar nelielu raķešu kaut kādu daudzumu, visas svarīgās lietas, un nebūs tad ne gaisma, ne siltums, ne ūdens, ne ēdienas, un sāksies bats, un būs šitas viss Latvijai, un galvenais, ka fakts, ko es gribēju uzsvērt to trakāko, kādu fīču, ka viņš, arī to saprot, ka tā būs. Runa var būt, pēc 2 gadiem. Labi, Puķins tur pēc 3 saņemsies Eiropai uzbrukt, Varbūt pēc 1,5. Tā jau ir tāda, apakšbikšu, kā saka, dalīšana, Tas viss jau, tu ko? Galvenais atslēgas vārdi ir, kad visi to saprot, ka tas būs. Tāpēc, ko es ar to gribu teikt? Un tas ir Ukrainas variants. Es vēl taisīšu vairākus video vēlāk kaut kad un sākšu jums stāstīt visiem, kas Latvijai ir jādara, Jo Ukrainai bija Zeļenskim, kā Krievs saka, nada было покаяться публично un pašam iet ārā uz Kijevā, uz laukumā un nožēlot un atgriezties un lūgt Dievu par valsti un visus ministrus, visus, kā tur mēs Bībelē redzam, ka sauc ārā, nedeva tur ne buļļiem ēst, ne dzīvniekiem, ka bija post, gavēnis, kurā tur tai grāmatā Bībelē, Mēs redzam, ka tad tur apžēlojās Dievs un izdarīja to un izdarīja tā un izdarīja šitā. Tieši tāpatās Ukraiņi to neizdarīja un tagad Zeļenskis to ignorēja un var sakot, visa Ukraiņu tauta to ignorēja un neviens tur netaisījās atgriezties no grēkiem, netaisās. Kā jūs redziet, Ukrainu drīz Putins, jo Putins kāpēc nenāk pie mums kaut kādā tuvākajās tur nedēļās vai mēnešos? Tāpēc, ka viņiem jātiek galā ar Ukrainu. Viņš principā pilnīgi okupēs Ukrainu, pakļaus pilnīgi visu, nebūs vairs tāda zeme, tauta, Ukraina, visu aizmirstiet, izdzēšiet, nav aizmirstam, Putins to izdarīs. Viņš neizdarīs tā puskokā, tā Ukrainu iekaroja labi, ko tagad tālāk paniekoties, Pribaltika, tā 3 gabalī tur dzīvo, latviešus davai. Ko tad ar lietuviešiem, igauņiem? Nē, komplektiņš, visus paņems ciet. Tātad komplektiņā visus. Un ies līdz galam, un tad viņš ies tālāk dziļāk Eiropā. Kā es teicu, Krievu tanki būs Berlīnē, Vācijā, Francijā, kur tur Vatikānā.
karoga mastā plīvos Krievijas karogs. Vatikāna karoga vietā plīvos Krievijas karogs, tauta Latvijā. Tā kā jums ir jāsaprot. Nu, lūk, tā kā tā liepnieks visu pateica, tad, redziet, neticīgi grēcinieki saprot lietas, tikai, viņi domā, ka vēl tur bišķi jāpaciešās ne tik ātri, un varbūt mēs kaut ko spēsim, ja? Bet stāsts ir tas, ka neviens neko nespēs, bet man bija prieks par to, ka liepnieks saprot. Jā, tikai, es atkal komentāros uzrakstīju, nezinu, vai tur izdzēsa, vai aizgāja, vai nē, ka es pateicu, ka Geja Rinkēviča dēļ Latvija nolādēta, ja? Un mūsu bēda, mūsu stāsts, kāpēc mums tas notiks un būs Rinkēviča dēļ, ja viņš neatgriezīsies. Dievs var visu izmainīt priekš Latvijas tauta Latvijā. Mācamies no Ukrainas un neesam, kā saka, loši, ja? Loši vai luņi vai lohi, kāds tas teiciens bija, ja? Vai nebūsim tādi. Ja? Es runāju par ticīgajiem, jo ticīgie var tikai šito visu sludināt un ņemt vērā un iet un darīt un glābt un iet pie prezidenta. Tāpēc mūsu uzdevums ir, nezinu, šajā gadā iet visiem spēkiem ar plakātiem, transparentiem, ja, pareizajiem nodrukātiem baneriem un iet uzrunāt Rinkēviču, lai viņš atgriežās, jo viņš ir atnesis Latvijai lāstu un viņa dēļ būs Latvijā lēšiem igauņiem. Tas ir cits stāsts, bet Latvijai tas viss būs Geja Rinkēviča dēļ, bet viņš var atgriezties un Dievs var izmainīt plānus tauta Latvijā.